Un no nākamās reizes mums būs arī arabu valoda un iespējams arī Korāns. Jā, tad būs minimums 2 vai 3 stundas, inšālā. Es teicu pagājušajā reizē, ka es izvēlēšos materiālu, kuru apmācīt. Patiesībā mums ir tikai viens materiāls, kuru apmācīt, kas ir iztulkots latviešu valodā, tāpēc lielas izvēles nebija. Un tā ir šī grāmata, kuru jūs priekšā 3 fundamentāli principi. Un mēs sāksim viņu lasīt šodien, inšāllā, un es mēģināšu skaidrot, ne rinde par rindiņai, tad kaut kāds daļa pa daļai, kas tur rakstīts, kaut arī tur rakstītas ļoti saprotamas un prastas lietas, bet šo kursu mēs vēlamies uztaisīt tieši jauniem muslimiem. Ja? Tāpēc, ja kādam tas zināšana līmenis ir lielāks, varbūt tā būs vairāk atkārtošana, bet jauniem muslimiem tas varētu būt noderīgi un inšālā. 3 fundamentāli principi. Varbūt mēs varam sarunāt ar Māri, ka tu sāksi lasīt, un kad es teikšu, ka pietiks, tu apstāsies. Un es skaidrošu to, kas bija izlasīts. Ja? Tas ir tas veids, kāda veida parasti tiek apmācīts, kad studenti sēž, tad viens no viņiem lasa, un cilvēks, kas skaidro to, kas ir lasīts, viņš viņu apstādina kaut kādā vietā un izskaidro tas, kas tikai izlasīts. Ja? Tad varbūt ar bismillah tu vari sākt no sākuma. Ne, no paša sākuma. Jā, no nosaukuma. Fundamentāli principi. Autors Šeikhs Muhammads at-Tamīmi. Allāhs apžēlojas par viņu. Pietiks. Šeikhs Muhammads at-Tamīmi. Kas zina, kas tas ir par šeihu? Tas ir šeikhs Muhammad Abdul Wahhab. Tā uzreiz. Un kas nedaudz ilgāku laiku ir islāmā, tam varbūt tas jau kaut ko izsaka. Ja kādam neizsaka, tad jāsaka alhamdulillah. Šeikhs, kurš viens no tiem šeikhiem, pret kuru tika vērsta, teiksim, atklāta nepelnīta, liela un nepelnīta kritika. Un ja pret katru cilvēku var vērst kritiku. Mēs jau nesakām, ka cilvēki jau nav pravieši, mums visiem ir kļūdas. Bet tāda kritika, tik nepelnīta kritika, kā tika vērsta pret šo šeihu, reti, kurš šeiks saņēma. Ja? Pirmā lapa jums ir rakstīta, nevis pirmā, bet tajā na bloški, ja, jums ir rakstīta šis šeiha dzimšanas gads un kad viņš ir dzīvojis, tātad viņš ir dzīvojis 18. gadsimtā. Ar šo šeihu var saistīt divus ļoti svarīgus notikumus. Viens, kurš ir mazāk svarīgs, tad tas ir Saudārābijas dibināšana. Valsts, kur ir Saudārābija. Agrāk nebija tāda Saudārābijas. Ko nozīmē Saudārābijas? Kāpēc ne vienkārši Arābija? Kāpēc ir Saudārābija? Tāpēc, kad šo valsti dibināja Muhammads as-Saud, tad tas ir cilts nosaukums, no kurienes viņš ir cēlies, vai vienu no viņa pirmsteča vārdiem. Un viņš to valsti ir uzsācis kopā ar šo šeihu Muhammadu Abdul Wahhabu, un viņi vērsās kopā pret elgdevību, kura bija viscaur šajā pussalā. Tātad, kā jau es minēju, ka cilvēki pielūdza visneiedomājamākas lietas, un ar šo ar saukšanu pie viena dieva pielūgšanas, šis šeiks vērsās kopā ar Muhammadu ibn Saudu pret pārējiem cilvēkiem, gan ar zobenu, gan ar mierīgu dāvu, līdz viņi kaut kādu, jau pēc šeiha nāves tika dibināta šī valsts, kuras sākuma nesauca par Saudārābiju, bet kura principā tagad viņi māca, ka tā bija pirmā Saudārābija. Tātad tas notika apmēram pirms 300 gadiem, mazāk par 300 gadiem. Ja? Un pēc tam bija tagad tā Saudārābija, kura tagad ir trešā Saudārābija, ko tas nozīmē. Tā pirmā tika iekarota, pēc tam atkarota, pēc tam iekarota, pēc tam atkarota atkal. Un tā valsts tika dibināta tā bija daļa no Osmānu impērijas. Un tas ir cits jautājums, vai varēja iziet pret Osmaņu impēriju ar zobenu un dibināt citu muslimu valsti, vai tas nesaucas tas, ko mēs saucam par havariģi, tad iziešana pret muslimu valdnieku, vai to nevar attiecināt uz šo lietu? Iespējams, ka var.
vai mēs sakam noteikti var, bet tas ir cits jautājums. Politiku mēs, laikam, centīsimies īpaši neaizskart, ne šajā stundā, ne nākamais, jo pašlaik tas nav vajadzīgs. Otrā lieta, kas ir saistīta, tad bez valsts dibināšanas, kāpēc šī šeiha dava ir sācies liels dava, liels sauciens uz viendevību visu muslimu pasaulē. Daudzas valstis, gan Indija, gan Pakistāna, gan Afrikā, tieši pēc tam, kad mira šis šeiks un viņa grāmatas tika izplatītas citās pasaules daļas, sākas liels dava uz tieši viendevību, jo elku pielūkšana, kapu pielūkšana tika izplatīta pa visu muslimu pasauli. Ja? Un kādā veidā tas grāmatas tika izplatītas, mums ir viens periods, kad visi muslimi sanāk vienā vietā, tā ir Mekka, un tur arī uzzina par kaut kādiem jaunumiem, vai kaut kādas apmeklē šeihu stundas. Un tas, kas varbūt varēja izplatīties tikai vienā vietā, izplatās pa visu pasauli. Tā tas notika agrāk, tagad, protams, ir citi līdzekļi, kā izplatīt informāciju. Un ko es gribu paskaidrot? Tas patiesībā nav varbūt ne tik interesanti, ne tik svarīgi jaunam muslimam. Ko es gribu paskaidrot? Kā jūs, laikam, visi esat liecinieki, vai ka mūsdienās ir ļoti daudz visādas grupas, un katra no tām grupām uzskata, ka viņa ir tā vienīga pareiza. Ja? Un ka visiem pārējiem muslimiem sākumā ir jākļūst par tādiem, kādi viņi ir, kāda ir tā grupa, precīzi jāseko viņu metodoloģijai, un tas ir pirmais solis, un tad jau vispārējais. Šis uzskats pats par sevi, protams, ir nepareizi. Un kā ir teikts, kā teica Prāvis sallallahu alaihi wasallam, ka Allahs jau mums ir iedevis nosaukumu, kas mēs esam. Un mēs esam musulmaņi, mēs visi esam muslimi, mēs visi esam brāļi vai māsas, un mums nav jādala kaut kā tālāk sevi uz kaut kādam citādiem sadalījumiem. Ну, Али, пускай заходит. Кто это Али? Neskatoties uz to, ka mēs, protams, visās no tām grupām ir labums un ir daudz labuma. Un es teikšu, ka katra no tām lielākajām grupām, un pašlaik tas ir kaut apmēram 4, 5, 6 lielas grupas, kuras uzskata, ka visiem muslimu ummai ir jāseko viņu metodoloģiju. Es runāju par metodoloģiju. Jo neviena no tām grupām, protams, nemaina mūsu zināšanas, mūsu akīdu, piemēram, ka būs tiesas diena vai nākamā dzīve, bet katram viņam ir sava metodoloģija. Ja? Kāds vairāk to akcentu liek uz, piemēram, uz dāvā, un uz savu iekšējo džihādu, tad savu nafsu pilnveidošanu. Kāds cits saka, ka ja Prāvis būtu dzīvojis šodien, viņš staigātu kakla saitē un piedalītos politiskajās vēlēšanās. Noteikti viņš pirmais, ko viņš darītu, ietu politikā. Un tā citi uzskata, ka visiem tagad jābrauc mācīties. Neviens no tām uzskatiem nav pareizs. Mūsu umma ir vajadzīgi viss. Un Allahs rāda cilvēkus dažādus ar dažādām spējām. Kāds nekad nekļūs par matemātiķi. Ja? Kāds nekad nevarēs iemācīties labi kādu citu valodu. Kāds ir radīts, lai rūdātu cilvēku priekšā. Kāds nav radīts tam. Ja? Tātad katram vienkārši jāskatās, ko Allahs viņam atviegloja, un šai ummai ir vajadzīgi dažādi cilvēki, un mums jāvienojas savas sirdīs ar katru cilvēku, kurš dara kaut ko labu, uz tā, ko viņš dara no laba. Bet ja mēs redzam, ka kaut kas tur nav kārtība, šo lietu mēs atstājam. Bet mēs nenorakstam cilvēku darbu, muslimu darbu vienas kļūdas dēļ vai pāris kļūdu dēļ. Kā tas dažreiz mēs sastopam mūsdienās, kad pārliekas kritizēšanas dēļ, piemēram, kāds šeiks vai kāds muslims tiek norakstīts tikai tāpēc, ka vienreiz viņš pateica kaut ko tādu, kas varbūt nav īpaši pareizi. Vai varbūt to traktēja tā, ka tas nav pareizi, bet viņš nemaz to nav domājis, kas arī nav retams. Vai ne? Bet no otras puses mēs nevienojamies akli ne ar vienu no grupām, lai vienkārši nepartot par sektu. Jo to dalīšanas muslimu vidu, pirmais solis uz to dalīšanos un galvenais solis ir to nosaukumu izdomāšana, un pēc tam iet arī vispārējais. Un parasti tagad muslimu pasaulē ir tā, ka
ja viena grupa kaut ko sasniedz, tad pirmie, kas vēršas pret šo grupu, ir pārējās grupas. Viņi saka, nē, šitie ir jaunievedumi, šito nevar pieņemt, jo ir vienkārši skaudība. Sirdī vienkārši ir skaudība. Šitie kaut ko panāca, un mēs vēl neesam panākuši. Ja? Bet ja mūsu sirdis ir vienotas Allaha dēļ, mums ir mīlestība Allaha dēļ. Tu taisi lūkšanu, tu gāvi Ramadāna, tā lūkšana ir Mekas virzienā, tu mīli pravietu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, tu esi mans brālis. Tev šeit kaut kas tu dari tā, ka es neuzskatu, šajās 2 vai 1% vai 5% es ar tevi neeju kopā, bet šitos 95% tu esi mans brālis. Tāda ir jābūt attieksmei, nevis tā, ka uzreiz cilvēku ir jānoraksta. Dažreiz un no otras puses dažreiz akli negrib redzēt kaut kādas kļūdas. Tas arī nav pareizi. Dažreiz cilvēks, ja kāds izrāda interesi par manu džamātu, viņš varbūt neko nedara. Varbūt viņš dara visus iespējamus grēkus, neskaita lūkšanu, bet es ar viņu izturēšos ar lielāku mīlestību nekā pret tiem brāļiem, kas katru dienu ir mošē, bet varbūt viņi neatzīst manu metodoloģiju kaut kādā dāvā. Ja? Tas arī dažreiz notiek, un tas arī nav pareizi. Ja? Katrā no muslimiem mēs cenšamies saskatīt islāmu, un mēs vienojamies ar viņu uz tā, kas ir islāms, inšāllā. Mari turpināt. Nepietiks. Žēlīga un žēlastīga Dieva vārda. Žēlsirdīga varbūt tas nav pareizs vārds, jo Allaham nav sirds. Ja, nekad nav, cik es zinu, neviens nav teicis, ka Allaham ir roka, Allaham ir acis. Kādas viņas ir, par to mēs nerunājam. Bet Allahs teica, ka viņam ir acis, mēs nevaram pateikt, ka viņam nav. Jo šos uzskatus arī, diemžēl, šie uzskati ir muslimu vidu. Kā tu vari pateikt, ka Allaham ir acis? Tas ir kufr. Allaham nevar būt tāds acis kā tev. Jā, es jau nesaku, ka viņam tas acis ir kā man, bet es saku, ka viņš pateica Koranai, viņam ir acis, un man nav tiesību pateikt, ka tās viņas nav. Viņam nav, bet cita lieta ir kādas viņas ir, par to mēs nedomājam, un to iedomāties ir aizliegts. Iedomāties, kāds ir Allahs, ir aizliegts. Iedomāties, kādas ir Allaha acis. Kāda ir teikts, ka Allaham ir sāk, tad tas ir tā kājas lejas daļa. Kāda viņi ir, par to iedomāties, mēģinot to iedomāties, ir haram. Un ir jaunievedums reliģija, bet viņš to ir pateicis Korānā. Un mēs vienkārši to atkārtojam, vai ne? Un Bismillahirrahmanirrahim. Pravietis teica, sallallahu alaihi wasallam, jebkurš darbs, kurš nav sākts ar Bismillah, ir abtar. Un abtar tas ir cilvēks, kuram nav pēcteču. Kuram nebūs pēcteču. Tad tas darbs būs zero. Tad viņam nebūs, nesekos labums. Ja? Ko mēs daram no laba vai no atļauta, vislabāk sākt ar Bismillah. Vismaz Bismillah vai Bismillahirrahmanirrahim. Jā, Bismillah. Patiesi visi slavinājumi pieder Dievam, kuru mēs slavinām, no kura prasām palīdzību un kuram lūdzam pēc piedošanu. Mēs meklējam pēc Dieva patvērumu no mūsu pašu ļaunumu un no mūsu ļauniem darbiem. Kuru Dievs ved uz taisnā ceļa, to neviens nespēja maldināt, un kuru Dievs ieliek maldos, dēļ viņa nekrietības un vēlmes pēc maldiem, to neviens nespēja vest uz taisnā ceļa. Es liecinu, ka neviens un nekas nav kalpošanas vārds, kā tikai vienots Allāhs, kuram nav partnera, un es liecinu, ka Muhammads sallallahu alaihi wasallam ir viņa kalps un sūtnis, miers viņam un Allāha svētība. Es nezinu, kāpēc šeit ir uzlikts tas kaut kāds, izskatās pēc aina, arabu aina, bet tas ir sallallahu alaihi wasallam. Katru reizi, kad mēs dzirdam vai sākam Muhammads, mēs sākam sallallahu alaihi wasallam. Un pats prāvis ir teicis, ka skopākais no cilvēkiem ir tas, kurš nesaka sallallahu alaihi wasallam. Un arī ir teicis, ka tas, kurš pateiks vienu slavinājumu uz manis, eņģeļi vai Allahs pateiks 10 slavinājumus uz šo cilvēku. Subhanallah. Vai kaut ko tādu mēs varam atļauties palaist garām? Es domāju, ka ne, un tas nav grūti, sallallahu alaihi wasallam, lai viņam miers un Allaha žēlastība. Un viena no hadisam, kuru es nesen dzirdēju pirmo reizi, subhanallah, ir viens no līdzgaitniekiem prasīja pravietiem. Ko tu teiksi, ja es ceturdaļu no visam saviem duā, no visam savam lūkšanam aizlūkšu par tevi un 3/4 par sevi?
Pravis teica, priekš tevis tas būs liels labums, bet ja tu izdarīsi vairāk, tas būs labāk. Tad tas līdzgaitnieks pateica, ko tu domā, ja es pusi no visam saviem duā lūkšu par tevi un pusi par sevi. Pravis teica, priekš tevis, sallallahu alaihi wasallam, priekš tevis tas būs labums, bet ja tu izdarīsi vairāk, tad būs vēl labāk. Un tad tas līdzgaitnieks teica, tad, ko tu saki, tad es visu savus duā, ko es taisīšu, es lūkšu Allaham par tevi. Un Pravis teica, ka sallallahu alaihi wasallam, ka Allah tev iedos vēl vairāk, ka tas būs vislabākais. Protams, mums duā jātaisa arī par sevi, bet duā par pravieti iespējams mums nes vēl lielāku labumu nekā duā par sevi. Arī ir teikts, ka ja mēs taisam duā par savu brāli vai par savu māsu, par muslimiem, to pašu, ko mēs vēlam viņiem, eņģeļi saka amin par mums, Allaham. Eņģeļi to klausās un prasa Allaham, lai viņš iedod to pašu mums. Tā kā taisīt duā par citiem cilvēkiem ir nemazāk noderīgi priekš mums kā par sevi, bet taisīt duā par pravieti ir vēl nozīmīgāk. Tāpēc mēs sākam sallallahu alaihi wasallam katreiz, kad mēs dzirdam viņa vārdu. Un šeit ir teikts, iekavas, un kuru Dievs liek maldos dēļ viņa nekrietnības un vēlmes pēc maldiem. Un kuru Dievs liek maldos? Var jautāt, kāpēc Dievs liek kādu maldos? Vai Dievs ir Allahs, vai viņš ir netaisnīgs, vai kāpēc viņu kādu jāliek maldos? Ja cilvēks nesaprot, ja cilvēka sirds ir aiztaisīta ciet, ja cilvēks jūt mīlestību pret kaut kādām riebīgām vietām, pret grēkiem, tas ir tā cilvēka paša un grēku dēļ. Tur cilvēks ir vainīgs pats, un, kā teica Pravits, Allahs neko nemaina jūsos, kamēr jūs paši neizmaināt sevi. Ja? Tāpēc katrs cilvēks pats ir vainīgs, ja viņam Allahs neiedod to sapratni. Mums vienmēr jātaisa duā par sevi, lai Allahs iedod to sapratni vai atvieglo tos iemeslus, pēc kuriem viņš iedos to sapratni. Un jo vairāk mēs atstājam grēkus, jo lielāka tā sapratne atnāk. Un ir teikts, ka daudzi no zinātniekiem ir teikuši, ka vislabākā pielūgšana ir grēku atstāšana. Kā to jāsaprot? Katrs, kurš mēģināja sekot sev līdzi, taisīt personīgu monitoringu, zina, ka apzināts grēks, viņš vienkārši noslauka visu, ko tu dari no labiem darbiem. Uz dienu, uz 2 dienām, uz nedēļu, uz mēnesi. Allahs paņem no tavu imānu. Allahs paņem no tavu pārliecību. Tev ir kauns. Tu nolaid acis, kad tu satiec cilvēkus, un tu jūt to vainumu. Tad tas ir apzinātu grēku dēļ. Tāpēc te ir teikts, ka ja cilvēks varbūt, ja viņš nedara, viņš nestāv naktīs, vai viņš negavēs pirmdienu, ceturtdienu, bet ja viņš cenšas atturēties no visiem grēkiem, tas cilvēks būs veiksmīgāks nekā tas, kurš pavada stundas un stundas Allaha pielūgšana, bet, kad viņš paliek viens, varbūt viņš dara kaut ko tādu, par ko viņam ir kauns. Par ko viņam ir kauns kā Allah priekš. Jo Allahs to zina, un eņģeļi to zina, un viņam uz to noraugās. Un nekad šī reliģija nenesis labumu cilvēkam, kurš nav patiesa ar Allahu. Ja, kā es pieminēju pagājušajā stundā, ka nekad cilvēks netiks slavināts patiesi šajā dzīvē starp cilvēkiem. Cilvēki nesaks viņu mīlēt un domāt, ka šitais dievbijīgs cilvēks, kam eņģeļi viņu neslavinās. Un eņģeļi viņu neslavinās tad, kad viņi zinās, ka viņš ir tīrs, tad, kad viņš ir starp cilvēkiem, un tad, kad viņš ir viens, kad viņš paliek savās mājās, vai kad viņš paliek, kad viņu neviens neredz, tad arī viņš ir tikpat labs, vai varbūt vēl labāks. Un tas bija zinātnieku pirmo labāko muslimu tas apraksts, kad viņi bija cilvēku priekšā, viņi atnāca uz mošē, viņi mēģināja neizrādīt savas labākas puses. Tas nenozīmē, ka viņi kaut ko grēkā vai tā, bet viņi, piemēram, sunnu, viņi lasīja mājās, un tā, bet kad viņi palika mājās, kad viņi palika vieni, tad viņi izrādīja visu, ko viņi, visu savu mīlestību pret Allahu izturēs pret pielūgšanu, ar visu savu nopietnību. Un tā, tas ir patiesums. Tas ir vajadzīgs. Mums to jādara priekš Allaha, nevis priekš cilvēkiem. Tas ir patiesums. Man pietiek ar to, ka Allahs ir ar mani apmierināts. Man pietiek ar to, ka eņģeļi to tagad redz. Un nekas nav vajadzīgs no cilvēkiem. Inšallah. Turpini. Es atvainu sekundi. Un tas, ko izlasīja brālis, tā ir tā saucama hudbatul haģa. Tad tas ir tie vārdi, kas saka gandrīz katrā hudbā.
vai pirms uzstāšanās, vai piemēram pirms arī, kad lasa nikāh, pirms nikāh imams to lasa arabu valodā. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Un tā tālāk, un tas ir tas tulkojums latviešu valodā. Tas ir tāds kā pirmais, ja mēs vēlamies kaut ko nopietnu pateikt, tad tā ir tā neliela hudba pirms to pateikt. Jā, turpini. Šajā grāmatā tiek izskatīti 3 jautājumi, kurus katram cilvēkam kapā uzdos Endija. Proti, kas ir tavs kungs, kāda ir tava reliģija, kas ir tavs pravietis? No atbildes būs atkarīgs mūsu tālākais liktenis aizskata dzīvē un tiesas dienā. Šie jautājumi ir muslimu akīdas, tas ir pārliecības pamats. Jā, paldies. Protams, 3 jautājumi, bet kā ir labi zināms, ka uz šiem jautājumiem atbildēs ne jau mūsu mēlē. Tas nav grūti atcerēties šīs atbildes, bet ne jau mūsu mēlē atbildēs kapā. Tāpat kā ir teicis Korānā, ka cilvēks teiks savai ādai tiesas dienā. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Viņi teiks savai ādai, kāpēc tu liecini pret mani? Cilvēkam, neticīgam cilvēkam aizversies mute, varbūt viņam tas mutes nebūs nemaz, un runas viņa rokas, viņa kājas, viņa āda, to, kā viņš dzīvoja. Jā, mēs nespēsim atbildēt, kā mūsu reliģija ir islāms, ja mēs nedzīvojam pēc islāma. Jā, tāpēc tas atbildes viņas ir nosacīti. Tie jautājumi nosacīti, mūsu atbildes būs tādas, kā mēs dzīvojam, ne jau tādas, kā mēs viņas iegaumējam. Jā. Okay. Es domāju, nākamo to pantu mēs varam izlaist, jo tas nav tiks... Nu labi, tu izlasi viņu, bet jā, turpināt. Daudz zinātnieki iesaka sākt reliģijas apgūt tieši ar šo mācību grāmatu, jo tajā ir apkopots tās zināšanas, kas nosaka Allāha radību likteni. Grāmatā nav neviena jautājuma, kurš netika pamatots ar norādījumiem no Kurāna un praviešu Sallallahu alaihi wasallam. Хасан. Повторяйте, иншалла. Тут лучше вслух. Studenti to sīk mācās kopā ar zinātnieku šeiku skaidrojumiem, kas sastāv vēl apmēram 20 reizes lielāku materiālu kā pati grāmata. Bet visiem pārējiem ir jāzina vismaz tas minimums, ko ir uzrakstījis pats autors, jo viņš ir rakstījis savu grāmatu tieši muslimiem ar dažādiem zināšanām. Tas nav teksts no grāmatas. Tas ir mans teksts, kuru es uzrakstīju laikam pēc kādiem 7 gadiem, kad šī grāmata tika tulkota. Šī grāmata ir iztulkota pirms 7 gadiem, un viņa netika izmantota nevienu reizi. Tie paskaidrojumi 20 reizes lielākie, vai viņi ir vajadzīgi, piemēram, mums šeit Latvijā, laikam nē, vai visiem jāzina no galvas tas, kas šeit rakstīts, arī varbūt nē, galvenais ir saprast. Jā, ir reliģija, tā ir lietu saprašana un sekošana tam lietam. Tā nav vienkārši iegaumēšana, kaut kāda ajātu vai hadisu iegaumēšana no galvas. Un pat, ja mēs iegaumējam 5 hadisus, un mēs tev ielikam, piemēram, 2 nedēļas, es šo 2 nedēļu laiku šitie hadisi būs manā dzīvē. Jo vienkārši tas ir 100 reizes labāk, nekā iegaumēt šo 2 nedēļu laika 100 hadisus, vienkārši priekš iegaumēšanas. Ja? Tas nav islāms, islāms ir sekošana. Jā, tad no punkta 1. Zini, lai Allāhs apžēlos. Zini, lai Allāhs apžēlos par tevi, ka mums ir jāiemācās 4 lietas. Paldies. Šeiks, rahimahullah, tie ir šeiha vārdi. Šeiks saka, lai Allāhs apžēlos par tevi, un tas ir tāda cieņas izrādīšana studentam. Un cilvēks, kurš atnākus uz stundu, lai iemācīties kaut ko par islāmu, protams, viņš ir visādas cieņas, pelnījis visādu cieņu. Un tas bija tas adab, ar kuru šeihi izturēs pret saviem studentiem agrāk, ka ļoti cienīgi un taisīja duā par viņiem. Jo ja cilvēki, kas apmācās islāmu, tie ir tie cilvēki, kuriem teoretiski nākotnē jābūt kā piemēram priekš pārējiem cilvēkiem. Jā. Tas ir viens no labākajiem ceļiem. Es esmu pieminējis dažus no hadīsiem, kur ir teikti par cilvēkiem, kas atnāk uz stundam, kas subhanallah visas divas rādības taisa duā par šo cilvēku, lai Allāhs viņam piedod. Kā tas ir? Mēs varam to saprast, varbūt nevaram to saprast, bet mums nav jāšaubās, jo šis hadis ir sahih, viņš ir paties. Un pravietim bija atklāts kaut kas tāds, kas neatklāts citiem cilvēkiem. Un visas šīs rādības ir pakļautas Allāham, un starp viņam nav
tādu, kuri ir kaferi, kuri apslēpj savu imānu. Jo, ko nozīmē kafir? Kafir no vārda kafara apslēpt. Piemēram, Eģiptē ir tādas kaut kādas mazas pilsētiņas, viņas saucas Kufru šeih. Pirmā acu skatienā to var iztulkot šeiha kufrs. Ko tas nozīmē? Tas ir kafara, tad tas vārds tika teikts par zemniekiem, kuri aprok iekšā zemē, ierok iekšā tas sēklas, viņas pēc tam izaug. Ja, tad pat tos zemniekus sauca par kufāru vai kafara, tad tie, kas aproks tas sēklas. Ko tas nozīmē? Tāpēc neticība tiek sākta par kufru, jo tas ir cilvēks slēpj savu ticību, jo ticība katram no mums viņa ir. Nav tāda cilvēka, kurš nezina, kas ir Allahs. Ir hadis, kurai teiks, šī atnākšana uz zemes ir mūsu otra atnākšana. Šī nav mūsu pirmā atnākšana. Ir teikts, ka pirms tam, kad Allahs radīja Adamu, vai kad viņš radīja Adamu, viņš sapulcēja visus cilvēkus Arafat ielā. Vienu no hadisiem teiks, ka tas bija notika Arafat ielā. Un paprasīja, vai jūs liecināt, ka es esmu, un jums man jāpielūdz, un mēs visi liecinājām, ka Allahs ir. Tāpēc katram no mums ir tā pārliecība, ka Dievs ir, bet augstpratība tā ir tā, kura aizved cilvēku prom. Tāpēc cilvēks, kurš saka, ka Dieva nav, vai viņš pielūdz kaut ko citu, mēs saucam viņu par kafiru, tas, kurš apslēpj savu ticību, kura patiesībā viņa ir. Ja? Turpini. Pirmā no tām zināšanas, un tas ir zināšanas ar pierādījumiem par Allahu. Salaujus. Jā, paldies. Ar pierādījumiem. Tātad vispār pirmā lieta ir zināšanas. Zināšanas, kuras nāk pirms vārdiem un darbiem. Tas nenozīmē, ka mums neko nav jādara, ja mēs kaut ko nezinām līdz galam, bet islāmā viss nāk ar pierādījumiem. Un tas ir viens no pierādījumiem tam, ka šī reliģija ir pareiza, ka tas ir vienīgais pareizais ceļš, jo visu, par ko mēs esam pārliecināti, mēs varam sniegt tam pierādījumus, pie tam tie pierādījumi būs autentiski, nevis vienkārši paņemti no kaut kādām grāmatām. Es jau daudz laikam esmu minējis par visiem tām lietām, brīnumainām lietām, kā ir Korāns. Korānā ir teikts, mēs sargājam šo grāmatu. Šo grāmatu tagad zinu no galvas, saka, ka pat līdz 10 miljoniem cilvēku. Ir iegūme viņu no galvas. Mēs nevaram iemācīties, diez vai mēs varēsim iemācīties kaut pāris vai 5 vai 10 lapuses, kaut kāda cita valoda, piemēram, kāda urdu valoda no galvas. Nemācīsim. Pat arabu valodām nemācīsim. Ja tas būs vienkārši teksts. Bet ja tas ir Korāns, tad ir 10 miljoni cilvēki, kurš zina šis 604 lapuses no galvas. Puse no šiem cilvēkiem pat nezina arabu valodu. Subhanallah, viņam cilvēkam paprasīja, ko nozīmē Qul huvallahu ahad. Saka, es nezinu, bet es zinu šis 600 lapuses no galvas. Un Korānā ir teikts, mēs atvieglojam šo grāmatu iegaumēšanai cilvēkiem. Subhanallah. Ja tas būtu vienīgais pierādījums, ka Korāns ir paties, ka tā ir patiesa grāmata no Dieva, ar to pietiktu, es domāju. Un arī tātad visam, kā mēs esam mūsu pārliecībai islāmā, ir pierādījumi. Un labi, ja mēs zinātu šos pierādījumus. Un šī grāmata, kas ir jūsu priekšā, visam, ko mēs lasīsim, jūs redzēsiet, ka tālāk seko pierādījumi no Korāna vai no sunnas, inšāllā. Jā, bismillah. Otrā, darboties saskaņā ar šīm zināšanām. Jā, paldies. Tas ir tas, kas tika pieminēts, kā tātad šeit saka, ka mums jāiemēcas 4 lietas. Pirmā - zināšanas, otrā - darboties saskaņā ar šīm zināšanām. Zināšanas netiek iegūtas vienkārši zināšanu pēc. Ir teikts, ka viens no 3 cilvēkiem, no pirmiem 3 cilvēkiem, kurš tiks iemests ellē pēc tam, kad viņš tiks vilkts ellē ar seju pa zemi, būs zinātnieks. Būs zinātnieks, cilvēks, kurš muģahid, un bagāts cilvēks, kurš tērē savu naudu uz islāma lietām. Šie 3 cilvēki būs pirmie, kuri tiks iemesti ellē, pie tam vilkti ar seju pa zemi uz to elli. Kāpēc? Tāpēc, kad tam bagātam cilvēkam Allahs pajautās, ko tu esi izdarījis ar šo naudu, viņš teica, es tērēju tevis dēļ, viņš teica, ka zept, tu melo, tu tērēji to tāpēc, lai cilvēki pateiktu, ka tu esi dāsns. Kad šim cilvēkam, kurš karoja Allaha dēļ, viņš pajautās, ko tu esi darījis, viņš teiks, es karoju tevis dēļ, viņš teiks, ka zept, tu melo, tu karoji, lai cilvēki pasaka, ka tu esi vīrišķīgs, ka tu esi drosmīgs. Viņš tiks iemests uguni, un būs arī šeiks,
par kuru Allahs teiks, ka tu mācies zināšanas ne jau tāpēc, lai cilvēki iegūtu no tā labumu, bet lai viņi pasaka, ka tu esi gudrs, ka tu esi šeiks. Un tā šī ir sirds slimība cilvēkam. Mīlestība pret popularitāti, mīlestība pret atzinību, mīlestība pret varu, jo šodien reliģija tā ir arī liela vara. Un subhanallah, auzu billahi min hada, prasam Allaham patvarumu no šīm lietām. Un tad patiesu labumu mums nesis tikai tās lietas, kuras mēs mācāmies, lai pēc tam darboties saskaņā ar viņam. Un saka, un subhanallah, šī hadise, kad es par viņu domāju, es šausminos katru reizi. Pirmkārt par sevi, otrkārt par ummu. Es neizšaubos, tas bija no Aišas, no vienam no sahabam ir teikts, ka viņi nemācies vairāk par 10 ajatēm no Korana, no galvas, kamēr viņi neseko šim ajatēm. Kad viņi šos 10 ajatus ielika savās dzīvēs, mēs dzīvojam pēc tā, kas ir teikts, viņi mācies tālāk. Un saka, kā Abdullah ibn Omar. Un Abdullah ibn Omar, rahimahullah, ir Omar ibn Khataba dēls. Un Omar ibn Khataba nav vajadzīgi komentāri par to, kas ir Omar ibn Khatabs. Iespējams, otrais labākais cilvēks pēc praviešiem, kurš staigājuši šīs zemes. No Ādama līdz mūsu dienām. Viens no taisnākajiem un labākajiem cilvēkiem. Tur nav vajadzīgi nekādi komentāri. Viņa dēls Abdullah ibn Omar, viens no lielākajiem islāma zinātniekiem. Ir mācījies Suru Bakara 8 gadus. Šodien Suru Bakara daži no cilvēkiem iemācās pa nedēļu. Ir cilvēki, kas spēj iegūt Koranu pa mēnesi, subhanallah. Tas ir ajāts. Tas ir pierādījums, ka šī grāmata ir patiesa. Bet vai Korans ir radīts priekš tā? Lai viņi vienkārši iemācītos no galvas ātri. Daudz labāk, ja mēs sekojam tam. Un Abdullah ibn Omar šis 47 lapas puses ar pusi mācījies 8 gadus. Tad 47 dalīt uz 8, cik būs? Apmēram 6 lapas, vai ne? 6 lapas gadā. 6 lapas gada, vienu lapusi pa 2 mēnešiem. Puslapusi mēnesī. Puslapusi tas 7,5 rindas. Subhanallah. Tā bija attieksme pret šo grāmatu. Kamēr mēs viņu neieliekam savā dzīvē, mēs tālāk neesam. Kāpēc es teicu, ka šausminos? Jo tagad mēs varam sastapt, ka tur notiek tahfizul Qur'an, tur pulceņi pa Korāna iegaumēšanai, šeit notiek musabaka, tad sacensības, kurš laba klasa. Subhanallah. Tas viss ir tikai vienkārši ap to iegaumēšanu. Ja. Bet mums, kas ir galvenais, kas ir daudz svarīgāk, cik no tā Korāna ir tavā dzīvē, subhanallah. Un par šo vienmēr ir jāceras. Jā, Māri. Trešā aicinājums uz šīm zināšanām. Džizāklahai. Viens no, vai varbūt vislielākais iemesls, kad Allah stiprina mūsu ticību, kad mēs saucam uz šo ticību. Ir tīpaši tādās valstīs kā Latvijā. Un katrs, kurš jau ir muslims jau ne pirmo mēnesi, bet jau gadiem viņš to zina. Ja mēs netaisam dāvā šitiem cilvēkiem, viņi taisa dāvā mums. Varbūt viņi pat neko mums nesaka, bet vienkārši ar to, ka viņi ir daudz vairāk. Šeit Latvijā uz katru muslimu ir laikam 5 vai 10 tūkstoši nemuslimu. Vienkārši ar savu skaitu viņi taisa dāvu pret mums. Mūsu reliģija paliek vāja, mēs sakam kautrēties par sevi, ka mēs esam muslimi. Un viens no lielākajiem iemesliem, ja ne lielākais iemesls, kad Allahs mums iedod to imānu, kad mēs sākam kaut ko darīt dāvā, lai aiznest šo reliģiju pret viņam. Nostādāmies uz 180 grādiem pret viņiem un sākam teikt, nē, ar mani nav nekādas problēmas. Tas, kā mēs ticam, tas ir ļoti labi. Un kam tici tu? Un, protams, dāvā tas ir ļoti daudz kas. Tas vienkārši kaut kādu lapiņu dalīšana uz ielas. Jā. Un dāvā tas nav arī mešanas cilvēkam virsu, piemēram, skolā vai darbā. Un katru reizi, kad es viņu satieku, es ne par ko citu nerunāju, izņemot islāmu. Cilvēkiem vienkārši bēgs problēma. Dāvātas pirmkārt ir hikma, ir gudrība, un jāsaprot, kādā vidē mēs dzīvojam, kas būs piemērots. Varbūt Somijā kaut kas ir piemērots no dāvā, kas nav piemērots mums. Mēs esam ar to sastapuši. Es domāju, kāda ir starpība? Ir liela starpība starp vidi šeit un Somijā vai Zviedrijā. Nu jā, tur ir vairāk muslimu, bet cilvēki laikam tādi paši. Nē, pat tur cilvēki savādāki. Nerunāt jau par to, par dāvā veidiem, kuri tiek pielietoti kaut kur Afrikā, vai kaut kur Eģipte, vai kaut kur Pakistāna. Vai tas arī ir piemērots Latvijā? Uz to jāskatās.
Bet kas ir piemērots, kad cilvēks redz imānu tavās acīs? Tas ir piemērots vienmēr un visur. Un ja cilvēks redz, ka tu esi pārliecināts par to, ka tu esi uz taisnības, tad tici man, varbūt viņš neizradīs to, bet viņš to sapratīs. Viņš to sapratīs savā sirdī. Ir imānā likumi, kurus nevar ar pirkstiem sastāvstīt, bet viņi vienmēr darbojas. Un ja viņš neredzēs to tavās acīs, ja tu pats patiesībā tam īpaši netici, ko tu saki, tad varbūt tas visdrīzāk tas tik labi neiedarbosies. Tad varbūt labāk tiešām iedot vienkārši grāmatu. Un mums jātiek līdz tai pārliecībai, tas ir jāqīn. Imānam ir dažādi līmeni. Tad pirmais ir islām. Kas ir islām? Islāms ir padošanas. Ok, šitais ir pareizi. Man tādam ir jābūt. Bet man vēl nav tās ticības. Pēc tam ir imān, kad mūsu ticībā mums sagada jau patīkamas izjūtas ticības saldums. Kad mēs esam patiesi ar Allahu, mēs sakam, vienkārši naslaždаться. Kāpēc naslaždаться? Vienkārši izjust labas tiešām to imāna saldumu, ja mēs tuvojamies Allaham. Un nākamais līmenis ir ihsān, kā par to teica Prāvits sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarāhu, fa in lam takun tarāhu, fa innahu yarāk. Pielūgt Allahu tā, it kā tu viņu redzi, un ja tu viņu neredzi, tad viņš tevi redz. Tev nav vairāk nekādu šaubu par to, ka ir Allahs. Tev nav vairāk nekādu šaubu, ka viņš tevi vēro un viņa eņģeļi viņu vēro. Un tas ir tas cilvēks, kurš izrādīs savu lielāku dievbību tieši tad, kad viņš būs viens ar Allahu, nevis tad, kad viņš būs starp cilvēkiem. Ja? Un dāva tas ir tas, ko jāattīstā arī šeit Latvijā, protams. Un lielākā tā atbildība tieši ir uz latviešiem. Un mēs vēlētos nākotnēs veltīt vairāk laika tieši latviešiem, jo divas trešdaļas Latvijas iedzīvotājiem ir latvieši. Un ticiet, jūs paši zināt, ka uz mums skatīsies pavisam savādāk, nekā skatīsies uz cilvēkiem no muslimu valstīm. Un ja šeit kādreiz būs spēcīgs dāva, tad viņš būs uz latviešu pleciem. Uz tiem cilvēkiem, kas brīvi runā latviski, ja? Inšālā. Jā, bismillah. Ceturtā pacietība, sastopot grūtības un nepatikšanas šajā ceļā. Jā, ģiznakla khairan. Grūtības ir Allaha sunna. Un ir viena no hadisiem Prāvits ir teicis sallallahu alaihi wasallam, man ahabbahu Allahu yursil lahu al-balā, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tas cilvēks, kuru Allahs iemīlēs, viņš aizsūtīs viņam kaut kādu problēmu, kaut kādu al-balā, tā ir bēda. Viņš aizsūtīs viņa dzīvē bēdas. Un viena no hadisiem ir teiks, ka ar šo bēdu dēļ cilvēks attirīsies no saviem grēkiem, vai nu viņam tiks piedoti grēki šo bēdu dēļ, vai nu viņš izturēs to pārbaudījumu, un viņš vienkārši attirīsies iekšēji, attirīsies no kaut kādām slimībām, attirīsies no mīlestības pret varu, attirīsies no mīlestības pret naudu, attirīsies no mīlestības pret kaut kādu pret popularitāti. Kamēr viņš turpināt hadisā, sallallahu alaihi wasallam, kamēr viņš nestaigās par šo zemi, kā balta lapa, uz kuras nav nekāda grēka. Bēdas var būt gan labas, gan sliktas. Labas tas ir tam cilvēkam, kuru mīl Allahs, un visu, ko viņš viņam sūta, nāks viņam tikai par labu. Un sliktas, ja tas ir sots no Allaha priekš cilvēka. Bet patiesībā bēdas, lielākoties viņas nāk tikai uz labu. Jo viņas Allahs sūta vai nu kā pārbaudījumu, vai nu kā cilvēks, ja viņš novēršas no Allaha un Allahs viņu mīl, viņš aizsūta viņam bēdas, lai šis cilvēks, lai šis dzīves tas līmenis pazeminātos viņa sirdī, un viņš atgrieztos pie Allaha. Mēs zinām, ka daudzi cilvēki atnāk pie reliģijas pēc kaut kādam nepatīkamiem starpgadījumiem. Ne jau visi, bet daudziem tas tā notiek. Un tā ir viena no Allaha sunnām. Un Allah saka Koranā, avalam yarau annahum yabtaluna fi kulli amin marratan aw marratayn. Koranā ir teikts, vai tad viņi neredz, ka Allahs viņus pārbauda katru gadu vienu vai divas reizes. Priekš kā? Nevis pārbauda, jabtaļuna, tas ir pārbauda, tas ar kaut kādam bēdam priekš kā, lai cilvēki apstājās un sāk domāt par savu Dievu. Saprastu, ka šeit ir kaut kas visu šeit kontrolē. Es varu visu sakārtot savu dzīvi tā, ka viss ir perfekts. Bet atnāks kaut kas tev liek saprast, ka ir vēl kas, kurš kontrolē visu, kas ir tavā dzīvē. Un viņš var padarīt tavu dzīvi par neko vienā mirkli. Vai pavisam atņemt to dzīvi. Ja? Tātad grūtības parasti ir labas. Un
labas lietas, kuras cilvēki ir pieņemuši uzskatīt par labam, piemēram, kā bagātība vai kaut kas, ļoti bieži ir nāk arī vai kā pārbaudījums vai kā sots priekš cilvēka. To cilvēku, kuru Allas nemīl, viņš sūta viņam, viņš atvieglo viņam visu šajā dzīvē, lai viņš satika Allahu tiesas dienā, kā neticīgais, lai viņš neizdomājas galu galā. Un ir hadis, subhanallah, kuru es arī pirmoreiz izlasīju tikai pirms nedēļas, kura prāvis sallallahu alaihi wasallam ir teicis, ja tu redzi, kad tu tiecies uz duņas lietām, uz šīs dzīve pasaulīgām lietām, un kur tu neiet, tev viss tiek atvieglots, un tāpat laikā tu tiecies uz reliģiju, un tas tev tiek apgrūtināts, tad zini, ka tu esi ala akbahil hal, ka tu esi, ka tavs stāvoklis ir slikts un pretīgs. Un ja tu redzi, ka katru reizi, kad tu mēģini dabūt kaut ko no šīs duņas, varbūt tu dabu, bet ar lielām grūtībām. Un katru reizi, kad tu mēģini dabūt kaut ko no reliģijas, tu mēģini toties reliģijai, ticīgiem cilvēkiem, mošei, un tu redzi, ka tas tev tiek atvieglots. Ja? Vai tu ej vai ne, tas ir cits jautājums, bet tev tas durvis tiek atvērtas. Tad zini, ka tu esi ala ahsanil hal, uz ļoti labi, tavs stāvoklis ir ļoti labs un tikams Allaham. Ja? Tāpēc bagātības nav aizliegtas islāmā. Bijuši līdzgaitnieki, kuri bijuši ļoti bagāti un viņi ļoti daudz palīdzēja ar šai reliģijai. Tas nav nekādā ziņā aizliegts, bet ja mēs atdodam tās tiesības, tad maksājam no tā zakā, dažreiz palīdzam tiem cilvēkiem, kas dod no tā sadaka, tad Allah dod mums baraka šajās bagātības un iespējams iedos mums vēl vairāk, inšāllā. Jā, tā turpina. Pierādījums tam ir Allah vārdi. Uz vārdu pēc ievakars laika. Patiesi cilvēki ir zuduši, izņemot tos, kas noticēja un darīja labu darbus. Mudināja viens otru uz patiesību, mudināja viens otru uz pacietību. Jā, nākamajā lapā mēs redzam, šī ir sura Al-Asr, viena no mazākajām suram, bet kura ietver sevi tik daudz nozīmes. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Zvēru pie pievakaras laika. Patiesi cilvēki ir zuduši, un patiesība pareizais šī ājāta tulkojums ir patiesi visi cilvēki ir zuduši. Izņemot tos, kas noticēja, viens, darīja labus darbus, saskaņā ar to, kā viņi ir noticējuši. 2. Un mudināja viens otru uz patiesību. Taisīja dāvā. Nevis vienkārši aizgāja kaut kur maliņā un nevienam neko nestāstīja. Nē, mēģina aiznest to patiesību, kuru viņi ir sapratuši līdz citiem cilvēkiem, un mudināja viens otru uz pacietību. Jo jebkurš cilvēks, kurš sauks cilvēkus uz patiesību, viņš saskarsies ar pārbaudījumiem uz šī ceļa. Nav tā, nekad nebūs tā, kā mēs stāstīsim cilvēkiem patiesību, islāmu, un mēs nesaskarsimies ar pārbaudījumiem. Patiesībā pētot lielāko šeihu dzīves, tās subhanallah, ir bijuši šeihi, kuri vienkārši dzīvoja cietumos. Viņš iziet no cietuma, mēnesis, 2 viņš ir ārā, un pēc tam atkal uz 2 gadiem ir turpā. Un tādi ir bijuši pirms 14 gadsimtiem, un tādi šeihi ir arī tagad. Tā ir. Tāda ir šī pasaule, un viņa tāda ir bijusi vienmēr. Tikai tie 30, 40, 50 gadi pēc prāviša sallallahu alaihi wasallam, viņi ir bijuši uz apmēram tajā stāvoklī, kuru mēs visi gribētu redzēt. Pēc tam viss, kas tika saistīts ar varu, jebkurš cilvēks, kurš mēģināja valdniekam teikt acis patiesību, tie cilvēki cieta. Un tas ir lielākais džihāds, un mums neviens to neprasa, mēs nestāvam valdnieka priekšā. Bet pat parastu cilvēku priekšā mēs noteikti saskarsimies ar pārbaudījumiem, inšallā. Un kā teica imāms Šafija, ja Lēlāks apžēlas par viņu, ja Allahs būtu nosūtījis savam radībam kā argumentu tikai šo sūru, ar to viņiem pietiktu. Tad pietiktu kam? Pietiktu, lai saprast, kas mums nes labumu šajā dzīvē un kā mums ir jādzīvo. Un tas ir tāds kā mini tutoriāli, mini vadība par to, kā mums jānodzīvo šo dzīvi. Džizākumā khairan. Es domāju, šitai stundai pietiks, tagad būs sazvans. Un, inšālā, mēģināsim sagatavoties labāk nākamajai stundai.
Jo es atceros, ka materiāls par šo grāmatu, kur mums mācījāmies ar šeihiem, viņš ir pavisam citā vietā. Es mēģināšu viņu dabūt, labāk sagatavoties, un inšāla mēs turpināsim. Un mēs arī pieņemam komentārus, varat Annai pastāstīt, ja ir kaut kādi komentāri, varbūt mēs kaut ko varam uzlabot un tā. Jo šī ir principā mums pirmo reizi es apmācu latviešu valodu. Es nezinu, kā tas izskatās no malas. Sākam lehairan. Tas arī viss. Jā, ja ir jautājumi, bismillah. Да, ці книжки, šīs grāmatas ir jums, un viena puse ir teksts, otrā puse ir brīva. Tas atstās speciāli, lai jūs pierakstat turpat, lai nākamreiz jums tas viss materiāls ir jūsu priekšā, lai jums nav jāmeklē atsevišķi lapiņas un tā. Tas būtu ļoti labi, ja jūs rakstītu otrā pusē, piemēram, ja kāds pierakstīja, kāds mēģina kaut ko pierakstīt. Jā. Kā domājam, šeit arī ir no Korāna? Jā, tas, kas ir rakstīts arābu valodā, vismaz otrajā lapas pusē, tas viss ir Korāns. Tāpēc ar šīm grāmatām jāizturas ar... Nē, viņu var turēt rokas bez vudu. Jo, jā, jautājums ir par, vai tur var turēt bez vudu. Jā. Ar vudu jātur mushaf. Un kas ir mushaf? Tā ir grāmata, kur ir Korāns arābu valodā, kur ir Korāns, un pārējais teksts ir mazāk nekā tas Korāns. Jā? Tas ir mushaf. Pārējais, piemēram, tulkojums, piemēram, angļu valodas tulkojums Alihan. Tur ir angļu valoda un Korāns un arī paskaidrojumi lejā. Tie paskaidrojumi, tas angļu teksts, viņi ir vairāk nekā tas Korāns, tas nav mushaf, bet ja cilvēks ar mīlestības dēļ un cieņas dēļ pret Allahu vēlas arī to turēt ar vudu, protams, tas ir labāk, bet šī grāmata nav mushaf, viņu var, protams, turēt bez vudu. Šeit ir tikai daži ajati, bet ko tas nozīmē, ka šo grāmatu, piemēram, nedrīkst mest kaut kā necienīgi izturēties. Un viņu nedrīkst, pat ja jūs viņu nelietosiet, viņu nevar izmest miskastā, viņu jāsadedzina. Ja? Vai jāizgriež šie ajoti un viņus jāsadedzina. Ja? Bet viņus nedrīkst mest miskastā. Ja? Jebkurš Allaha vārds, jebkurš ajats, viņu nedrīkst, jo tā ir necienīga izturēšanās, bet dedzināt var. Ja? Un uz plīts tas sanāk tīri labi, cik es sapratu, cik es biju redzējis.